Sveiki, labvakar! Ar jums Vita Solo. Un šovakar es gribu runāt par tādu it kā vienkāršu un daudz jau apspriestu tēmu, bet tāpat laikā vienmēr aktuālu, it īpaši tiem, kas iet izaugsmē un dodās šajā virzienā, lai atklātu kaut ko jaunu, lai sasniegtu vairāk, lai ietu uz saviem mērķiem, lai dzīvotu labākas dzīves, kvalitatīvākas dzīves un sasniegtu, izdzīvotu savas labākās versijas un savu pilno potenciālu. Tātad bailes ir tas, ar ko mēs saskaramies savā ikdienā. Ja? Tās ir uz katra stūra. Un patiesībā, jo augstāk ir mūsu mērķi un jo vairāk mēs gribam sasniegt, jo biežāk mēs sastopamies ar šo te emociju. Un kāpēc es vispār šo tēmu iesāku šodien un kāpēc es par to gribu runāt tieši šodien? Jo padalīšos ar savu personīgo stāstu. Tātad šodien, vasaras noslēgumā, es devos kopā ar draugiem uzkāpt skatu tornī. Un it kā nekas tāds, bet priekš manīm kaut kas ļoti, ļoti tāds. Jo tas stāsts ir tāds, ka man bija ļoti, ļoti bail no augstuma. Tas, kā šīs bailes izskatījās, tātad, jebkurā skatu tornī, kurā es kāpu, es varēju uzkāpt līdz 3. stāvam. Pēc tam es pielipu pie zemes, nevarēju pakustēties un nevarēju uzkāpt tālāk, augstāk. Un vienkārši viss ķermenis sastinga, paralizējās, man likās, ka man riebst galva, man likās, ka man nav ko elpot, man trīcēja kājas un domas bija pilnas ar dažādiem iemesliem, kāpēc neiet tālāk. Bija tik ļoti daudz stāstu par to, kāpēc nē, kāpēc tur ir tik ļoti, ļoti bīstami un augšā tālāk tu vienkārši nekāpsi. Un man likās, ka es ar to neko nevaru izdarīt. Man likās, ka savā ziņā šajā jomā es esmu kā invalīds. Man nav šīs spējas uzkāpt tālāk skatu tornī. Es nezinu, kas ar mani notiek, es to nesaprotu, bet tas ir fakts. Un ilgu laiku es ar to dzīvoju un savā ziņā it kā to pieņēmu un tātad, kad mēs braucam uz skatu torņiem, kas notiek, vispārējie cilvēki, kas vēlās tur kāpt, dodās augšā, bet Vita stāv lejā un gaida, kad viņi atgriezīsies, vienkārši apzinoties to, ka tālāk es netikšu. Un tad pēkšņi kaut kādā brīdī es sāku aizdomāties par to, ka nē, man tā nav labi, nē, es tā vairs negribu, nē, man šīs bailes traucē un es gribu tikt tam pāri, es gribu kāpt augstāk, es gribu nonākt tajā virsotnē, es gribu redzēt, kā izskatās no augšas. Ja? Un es sapratu to, ka es vēlos šo stāstu mainīt. Es sapratu to, ka es esmu gatava teikt jā sev un doties augšā. Un tas bija patiesībā ilgs laiks, kamēr tas patiešām notika. Es mēģināju vienreiz, mēģināju otrais, mēģināju trešo reizi, ja? Un tie bija vairāki mēģinājumi. Ar katru reizi es tiku mazliet augstāk, bet līdz augšai patiesībā nekad netiku. Līdz vienā dienā es iekšēji pieņēmu to lēmumu, ka es šodien iešu līdz galam. Un es patiešām gāju. Es izjūtu visu to pašu, ko vienmēr. Ja? Un tātad ķermenis sastingst, liekas, ka viss strīds, liekas, ka galva reibst. Un tās miljonas domas, kas nāk prātā, tās, kas tev saka, ka tev ir jāpaliek tur, kur tu esi, ka tev ir jāpaliek tur, kur ir droši, un tu nedrīksti kāpt augstāk nekā tu kādreiz biji. Ja? Tās domas vienkārši gāžās virsū, viņas notiek. Un tāpat laikā es saprotu, ka es aiziešu līdz galam, un es gāju, un es darīju, līdz es biju virsotnē. Un tā tagad no tās dienas, tas ir tas, ko es daru, tas ir tas, ko es izbaudu. Es ik pa laikam aizbraucu kaut kur uzkāpt, lai savā ziņā pārbaudītu sevi un saprastu, vai kaut kas nav mainījies. Varbūt es atkal nevaru, bet izrādās, ka es varu. Izrādās, ka es varu, izrādās, ka man izdodās, izrādās, ka šīs bailes ir pārvarētas un tas vairs nav mans limits. Jo 3. stāvs ilgu laiku bija mans limits. Un tagad tā vairs nav. Es nezinu, iespējams, kad ir vēl kaut kādi daudz augstāki skatu torņi, kur man būtu bail, bet tie, kas dotajā brīdī ir pieejami Latvijā, kuras esmu bijusi, jo šī pārvarēšana notika tikai šovasar. Attiecīgi, tajos es esmu bijusi un es saprotu, ka es jūtos
komfortabli, pietiekami labi, lai atrastos augšā, lai būtu virsotnēs, lai izbaudītu šos te skatus un justos brīvi. Tā kā es piedzīvoju to, kā šīs te bailes var pārvarēt, ja, un patiesībā pārvarēt sevi, savu prātu, savu ķermeni, savus limitus, izkāpt ārā no savas komforta zonas un beidzot nonākt tur, kur es patiešām vēlējos nonākt. Un tieši tāpēc man liekas, ka šeit caur šo stāstu es jau daudz ko pateicu, bet es gribu vēl izskaidrot tātad vairāk par bailēm. Pirmām kārtām ir svarīgi saprast to, ka bailes ir pilnīgi normāla parādība. Tas ir kaut kas tāds, ko piedzīvo katrs cilvēks, mūsos katrā tās ir. Un no tām nav jāatbrīvojās, tās nav jāizmet ārā, ja? Tās ir jāpieņem. Bailes ir tieši tikpat normāla cilvēka sastāvdaļa kā roka, vai kāja, vai auss, vai acs, vai jebkura cita ķermeņa daļa. Tāpat arī bailes ir normāla un vajadzīga emocija. Bez tās mēs vienkārši nevarētu dzīvot. Tas ir aizsardzības mehānisms, kas cilvēkam ir vajadzīgs izdzīvošanai. Ja? Taču bieži vien šis mehānisms nostrādā tā, lai traucētu mums nonākt jaunos līmeņos, tur, kur mēs gribam nonākt dzīvē. Un es ceru, ka jūs sapratāt, ka šis stāsts, ko es stāstīju, tas bija tikai piemērs par to, kā tas notiek. Ja? Bet patiesībā mēs augam uz katras stūra un uz katras stūra satiekamies ar bailēm, lai arī kur mēs dotos, tās var nākt. Dažās situācijās stiprākas, dažās situācijās netik stipras, bet tās notiek. Ja? Un tātad tas stāsts ir par to, ka tas ir ok, un ar šīm bailēm ir jāsadraudzējās. Bailes ir jāpieņem. Jā, tās manī ir. Jā, tās manī vienmēr būs. Jā, tās mani mēģina pasargāt. Tās man mēģina pasargāt no vietām, kuras nekad neesmu bijusi. Tās man mēģina pasargāt no kaut kā jauna un nezināma. Tās mani vienkārši mēģina noturēt drošā vietā, kas ir pazīstama, kas ir zināma, kas ir komfortabla. Ja? Bet tāpat laikā mēs zinām, ka komforta zonā nav izaugsmes. Ja mēs gribam iet tālāk un sasniegt vairāk un piedzīvot kaut ko jaunu savā dzīvē, atvērt sev jaunas iespējas, tad ir jāiet tālāk un jākāpj ārā no savas komforta zonas. Un šeit ir stāsts par to. Tātad es pieņemu lēmumu, ka es vēlos doties tālāk. Un es zinu, kas ar mani notiks. Es zinu to, ka būs bailes. Es zinu to, ka mans ķermenis baidīsies. Es zinu to, ka mans prāts teiks miljoniem reizes nē. Es zinu, ka viņš atradīs miljoniem attaisnojumus, kāpēc to nedarīt un palikt tur, kur es esmu. Un tāpat laikā es zinu, ka manī iekšā ir šis lēmums, ka es gribu aiziet tālāk, ka es gribu nonākt augstāk, ka es gribu sasniegt ko jaunu, ja? Un ka man ir šis mērķis. Un šis mērķis nonākt augšā, nonākt tālāk, ir spēcīgāks un svarīgāks par manām bailēm. Ir šī iekšējā motivācija nonākt tur, pārkāpt sev pāri, pārkāpt pāri savām bailēm, ja? Un teikt viņām, ok, jā, es saprotu, ka jūs gribat mani pasargāt, paldies par to, ko jūs darat manā labā, ja? Bet es gribu doties tālāk. Un es to vienkārši daru. Lai kā arī būtu vai nebūtu, es turpinu doties tālāk. Ja? Un tas ir jāsaprot, un tas ir jāapzinās, ka bailes vienmēr būs no jaunā, no nezināmā, no izaicinājumiem, viņas vienmēr pavadīs līdzi. Ja? Tad kāpēc pret to cīnīties, kāpēc to kaut kur izmest, kāpēc to no tā atteikties? Vienkārši turies tām pie rokas un saka, ok, ejam kopā, ja? Nāc līdzi. Nāc līdzi, ok, es saprotu, ka tu mēģini man pasargāt, bet dodamies tālāk. Un vienkārši turpināt iet un darīt. Ja? Tātad vēlreiz, bailes ir visiem, baidās visi. Kas atšķir cilvēkus, kas kaut ko sasniedz, no cilvēkiem, kas nesasniedz un paliek tur, kur viņi ir. Tātad cilvēki, kas sasniedz savus mērķus, kas nonāk tālāk un augstāk, ir tie, kas baidās, bet dara. Šie cilvēki baidās, bet turpina darīt, apzinoties to, ka jā, ok, tas ir normāli, tā notiek, bet es turpinu iet.
Ja? Un savukārt cilvēki, kas baidās un turpina baidīties, ja, paliek tur, kur viņi ir, paliek savās komforta zonās un ieiet iespējams citā emocijā, kas saucās aizvainojums, dusmas un sūdzēšanās par to, cik viss ir slikti, ja, kā man neizdodas, kā man neveicās, un viss dzīvē ir briesmīgi, un vēl sāk iespējams arī citus vainot un kritizēt par to, ko dara citi, ja, jo tās viņu bailes runā šajos cilvēkos. Un attiecīgi tā tas notiek arī tajos brīžos, bieži vien, kad mēs dodamies tālāk, kad mēs dodamies pretī saviem mērķiem, kad mēs dodamies izaugsmē un izkāpjam no savām komforta zonām. Bieži vien notiek tā, ka cilvēki, kas ir mums apkārt, mūsu ģimene, tuvinieki, draugi, ja, tā vide, kas ir mums apkārt, viņi to nesaprot, viņi to nepieņem, un viņi arī mēģina mūs noturēt tajā vietā, kur mēs esam, jo arī viņiem tā ir droša vide. Lielākoties tie cilvēki, kas ir mums apkārt, ir plus mīnus tajos pašos līmeņos, ja? Un tie, kas ir tajos pašos līmeņos, arī viņus biedē, kas būs tur tālāk, kas būs nākamais, ja? Un viņi, cenšoties pasargāt, arī bieži vien izsaka frāzes vai komentārus vai izdara darbības, kas nav palīdzošas, kas nav atbalstošas, ja, kas iespējams grauj arī tavu ticību tev un nepalīdz virzīties tālāk. Tikai tāpēc, ka arī viņi baidās. Viņi iekšēji baidās, un tās ir viņu bailes, kas runā uz tevi, lai teiktu, nē, pagaidi, nē, paliec te, kur tu esi, jo te ir droši. Ja? Tāpēc tas bieži notiek un sanāk, kad dažkārt nākas saskarties ne tikai ar savām bailēm, kas ir sevi iekšā, bet vēl arī ar tām bailēm, kas ir cilvēkos apkārt. Ja? Un tāpēc tas mēdz būt izaicinoši un liekas, ka šajos brīžos varbūt kādreiz nav atbalsta un kad ir jāiet vienatnē un ka nav kas notic un tas ir grūti. Arī tas vēl ir grūti un arī tas ir izaicinoši. Bet vienīgais, kas ir jāatcerās, ir tiešām tas, ka tātad bailes ir normāla dzīves sastāvdaļa, tā ir vajadzīga, tā ir nepieciešama un dažādās situācijās tā ir ļoti noderīga un bez tām nevarētu dzīvot. Ja? Tās mūs pasargā. Bet tāpat laikā atcerēties arī to, ka ja tev ir mērķis, tad vienkārši baidies, bet dari, ej uz priekšu, virzies tālāk un sasniedz savas virsotnes, sasniedz to, ko tu vēlies sasniegt, jo arī pēc šī paša piemēra, ko es stāstīju sākumā, tātad par šo te kāpšanu skatu torņos, tur augšā ir tik ļoti, ļoti skaisti. Un tā uzvaras garša, ka tu zini, ka tu uzvarēji savas bailes, ka tu pārkāpi pāri tam, kas tev visu laiku atturēja, kas tevi turēja tajā komforta zonā, kas turēja tevi pie zemes, ja? Tā uzvaras garša ir vienkārši fantastiska. Tās emocijas, kas ir tur augšā, viņas ir tik ļoti, ļoti spēcīgas, ka viņas liek gribēt darīt vēl vairāk, jo te darbojās atkal nākamais likums. Sasniegumi ved pie sasniegumiem. Tiklīdz tu izdari kaut ko vienu, pārvari sevi, un jo grūtāks ir bijis šis izaicinājums, jo lielāks ir prieks, un jo vairāk tu sajūti to savu vērtību, jo vairāk tu saproti, kad man izdevās. Un tad, kad man izdevās, tad man liekas, es gribu vēl, iedodiet vēl, kur vēl var uzkāpt, kur vēl var kaut ko tādu izdarīt. Ja? Gribās vēl un vēl sevi izaicināt, jo tās man pierāda to, ka es varu, es spēju, man izdodās. Un tā ir ļoti fantastiska sajūta un skati no augšas arī ir brīnišķīgi. Ja? Un vēl ko es gribēju piebilst par šo te, tātad, ka bieži vien cilvēki arī iekrīt tajā, sēžot komforta zonā un neko nedarot, nestājoties pretī savam prātam, tātad paliek tajā ticībā un pārliecībā sev, ka man nekas nesanāk, man nekas neizdodās un es neesmu nekur derīgs. Un caur savu darbību, jeb bezdarbību, turpina sev to apstiprināt. Tātad es sēžu un palieku te, kur es esmu. Ja? Un dažkārt vienīgais, kā no šīs te bezjēdzīgās sajūtas izkāpt ārā, iziet ārā no šīs te, varbūt savā ziņā, kā es sākumā arī minēju, invaliditātes, ja? Jo tā sajūta ir tāda, ka es esmu kaut kāds invalīds, man nesanāk, man neizdodās, ja? Kaut kas manī trūkst, kaut kas nav labi. Dažkārt vienīgais veids, kā no tās izkāpt un arī savam prātam pateikt, ok, tev nav taisnība, tagad mēs darīsim savādāk, ir tiešām darot.
Vienkārši darot solīt pa solītim, ar mazām darbībām, ar pavisam maziem izaicinājumiem. Kā jau es teicu, nav obligāti uzreiz jāskrien nezinu kur, pašos augstākajos torņos, ja, pašos trakākajos kaut kādos izaicinājumos, bet solīt pa solītim, vienu pakāpienu, pa vienam pakāpienam, vienu stāvu, pa vienam stāvam, bet darot, izdarot kaut kādas lietas, šodien par vienu vairāk nekā es darīju vakardien un parādot sev, ka es tomēr varu. Katrs solis, katra darbība, katra rīcība pretī tam, ko tu vēlies darīt, kur tu vēlies nonākt un ko tu vēlies sasniegt. Patiesībā katrs solis, kaut vai maziņš, parāda tev to, ka tu vari. Palīdz tev noticēt sev, palīdz tev sajust tavu vērtību. Un vai tas nav tas, ko patiesībā mēs visi gribam? Tas arī šodienai viss pietiks. Es domāju, ka vismaz mazliet man izdevās ieskicēt un izskaidrot par to, kā tas darbojās. Un pats galvenais - iedrošināt un iedvesmot arī jūs, pamēģināt ko jaunu, neklausīties tajā, ko stāsta jūsu prāts, ko stāsta jūsu bailes, iedraudzēties ar tām un tāpat laikā doties tālāk, darīt un sasniegt to, ko jūs vēlaties savā dzīvē sasniegt, doties uz saviem mērķiem un kļūt par sevis labākajām versijām un izdzīvot savu augstāko potenciālu. To es arī jums visiem novēlu, lai brīnišķīgi, lai izdodās un uz tikšanos nākamajā reizē.